Sveiks! Kā tev iet? Vai viss ir labi? Kā ar veselību, kā ar finansēm, darbu, attiecībām, bērniem? Vai viss ir daudz maz forši? Ja atbildi ir jā, super, es patiešām priecājos par tevi. Prieks dzirdēt. Bet tagad padomā pēdējo reizi, kad tev bija kāda problēma. Un mums visiem ir problēmas, vai ne? Tāpēc, ka kuram ir dzīve bez problēmām, vai ne? Tas ir vienkārši dzīves definīcija. Kārtējās problēmas un kā mēs ar viņām tiekam galā, ja? Tātad pēdējo reizi, ka kaut kas bija tavā dzīvē, vai tur naudas problēmas, vai attiecību problēmas, vai tur ar bērniem kaut kas. Kā tu ar to tiki galā? Kā tevi tas ietekmēja emocionāli? Vai tu biji varbūt tās pārāk dusmīgs? Varbūt tik nostresējies, ka pat pagulēt nevarēja kārtīgi? Īstenībā ir, ka mēs tā sākam tā padomāt, ja? Tā nemaz tik rožaini nav. Vienmēr, ka ir kādas problēmas, mēs tās situācijas nespējam pārstrādāt iekšēji. Tā ļoti labi, ja? Tas mūs pārāk emocionāli ietekmē. Un tad mēs vienkārši cenšamies to ignorēt, izlikties, ka tas nav, ja? Gaidam rītdienu, rīt būs labāk, bet bieži vien rītdiena ir tāda pati, atkal kaut kāda problēma, atkal mēs ne tā to visu sagramojam, bet mēs jau to nesaprotam, kāpēc tas tā notiek. Mēs vainojam ārpasauli, citus cilvēkus. Bet tā īstā atbilde ir, tas viss ir mūsos iekšā. Tas, kā mēs spējam tikt galā ar pasaules problēmām un savām emocijām, tas ir viss mūsos. Tas ir viss mūsos ieprogrammēts mazā vecumā. Mēs ar apzināto prātu pat to neatceramies, kā tas ir noticis. Bet tieši tur agrā bērnībā tika izveidots tas pamats tam, kā mēs spējam vispār dzīvot, eksistēt, kā mēs spējam pārvarēt problēmas, uztvert pasauli, sevi, vai mēs spējam adekvāti, kā teikt, uztvert lietas, un ja mēs dusmojamies, tad arī, kā teikt, adekvāti dusmojamies un to izmantojam, lai novilktu robežas, pastāvētu par sevi, nevis uzbruktu. Vai arī, ja esam aizvainoti, ja, tad tas ir tāds, kā teikt, tāds maziņš, aizvainojumiņš, un tu saproti kaut kādas lietas, un tad tu to palaidi. Vai arī pretējā gadījumā mēs esam nikni, mēs norijam to krupi, vai ne, tā saucamo, un ilgi nesājam iekšā sevi aizvainojumu. Tie ekstrēmi, ja, norāda to, ka bērnībā mums esam iemācījušies normāli reaģēt uz problēmām un adekvāti viņas apstrādāt, sagramot. Mēs to nemākam vienkārši. Un ja tu vēlies uzzināt, kā var ieskatīties zemapziņā, kur viss tas ir ierakstīts, un sākt šķetināt visu to ārā, un pārrakstīt savu to dzīves stāstu, jo tas viss ir tāds stāsts, ko mēs sev stāstam neapzināti. Viņš izspēlējas pats pa sevīm. Ja tu to vēlies uzzināt, kā to var izdarīt, nāc uz izaugsmesterapija.com, pieraksties pie manis, Roberta, uz brīvo konsultāciju, un es tev parādīšu, kā tas viss notiek.